vēl viena tikšanās, un tad viņš man teica, toreiz jau es atceros, tā saruna bija tāda, do you know how everything happens in show business? Do you know how Madonna made it happen? Man toreiz kāda 13, 14 gadu es sēžu, klausos, es saku, yeah, work hard, like, ko tu zini, ja, par tām tēmām. Bet es jūtu, ka tur kaut kas tāds fishy. Jūs bijāt divi tāda, ka viņš tev? Un tad jau mēs bijām divi tā, jo viņš bija saticis manu māmu un manu brāli, un viņš, Ieguvis uzticību. Ieguvis bija uzticība, jā, un tad viņš man stāstīja to, un to es atceros, ka tā frāze, ko viņš atkārtoja visu laiku bija, are you ready for everything? Are you ready for everything? Un es saku, kas tas ir everything, jā? Pēc tās tikšanās mājās, es ceros vēl pakmeņu stiltu un gāju nošņurtas deguns man bija, jo es sapratu, ka kaut kas tur nav. Un tad viņš man beigās teica, would you like to come with me to hotel and take some pictures? Čau! Tie, kas man sako Instagramā, esat pamanījuši to, ka es esmu devusies pasaules tūrē. Un šodien mēs atrodamies Losandželosā, veikalā Rock Etiquette, kas ir Elīnas Fūrmanes, manas šīs dienas viešņas veikals. Viņas, vai tas ir pirmdzimtais, to mēs noskaidrosim. Daudz Elīna atcerās pēc viņas skatuves vārda DJ L, bet šodien mēs runāsim vairāk par viņas dzīvi tieši Amerikā un mazliet mazāk par to, kas jau ir bijis iepriekš Latvijā. Un tas, kas man ļoti, ļoti interesē, ir tieši tas, kā tu šeit atradi sevi, kā tu šeit kļuvi veiksmīgi un kā tev piepildījās tas saucamais American Dream. Čau, Elīna! Čau, Beat! Man liels prieks tev šeit redzēt. Šodien Rock Etiquette uz Melrose Avenue. Un paldies, ka tu mēroji tik tālu ceļu no Latvijas uz šejieni. Jā, no Brazīlijas, vispār no Brazīlijas. Bet sākumā es vēlējos, lai mēs varētu iedot skatītājiem kontekstu, kā tad tu izlēmi par labu tik lielām pārmaiņām un pārvākties uz otru pasaules galu, kas bija tas tavs dzinulis? Tas ir interesants. Tas bija kaut kādas tādas iekšējās sajūtas. Un man likās, ka es sevi tieši Latvijā esmu kaut kādā veidā izsmēlusi, un man vairs nebija nekādas izaugsmes. Un vienkārši vienā dienā notika tas klikšķis, un es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina, un ja es kaut ko nemainīšu, tad gluži vienkārši es sākšu iet tā kā atpakaļ ejoši savā dzīvē. Jā. Un tā es pārvācos uz Ameriku. Un stāsts ir īstenībā ļoti interesants, kad es šeit Amerikā kādam sāku to stāstīt. Tad viss klausās ar atplastām mutēm, jo es domāju, ka daudz arī domā, ka es ik pa laikam varētu kaut ko piedzīvot par to. Bet tas stāsts ir tāds, ka Latvijā bija iznācis, laikam, vai tā bija pirmā sezona, viens no pirmajiem tiem Playboy žurnāliem. Un man liekas, tas bija pirmais gads, jā. Un kāds no tās žurnāla bija izdomājis, ka man vajag sūtīt uz Playboy Mansion pie Hugh Hefnera uz Hollywoods, bet Halloween ballīti. Un tā arī tas notika. Tas bija kaut kāds raksts, kā Elle brauc uz Ameriku, satika Hugh Hefner. Tas bija oficiālais Playboy Latvijā, viņiem bija oficiālā Playboy nauda, un viņi pa to budžetu aizsūtīja tevi priekš Latvijas izlaidumu, ja? Jā, un kaut kas tam līdzīgs. Es tā īsti to visu tā 100% arī vairs neatceros, jo tas jau bija daudzus gadus atpakaļ, bet viņi nokārtoja visu to iekļūšanu Playboy Mansionā, un es satiku arī Hugh Hefneru tur, un viņš jau toreiz bija vecs, viņš jau bija palicis pavisam vecs. Cik tā bija gadi tad? Tas bija, es tagad esmu arī apjūgus, vai es Amerikā jau 13 gadus vai 12 kaut kas aptuveni. Man bija toreiz 20 kaut kādi tādi, knapi pāri. Bet tas Playboy baļķis bija tāds, izšķirošais, kaut kāds tāds pagrieziens manā dzīvē, jo es tajā vakarā satiku tik daudz interesantus cilvēkus, un tur uzstājās LMFAO ar to dziesmu I'm sexy and I know it. Atceries, bija tāds superhits. Un mēs savukārt to Sexy and I Know It D-stēlā Latvijā, Rīgā, manā klubiņā un restorānā spēlējām ar Markusu kopā, ar Markusu Rīvu kā DJ, un mēs tā kā, we looked up, skatījāmies, tā kā tās bija mūsu tās laika zvaigznes, un tad pēkšņi tu nokļūst Playboy Mansion, un tad tu redzi visus tos foršos superstārus, un viņi visi ir tur, un tu esi starp viņiem. Un viņi ir sasniedzami, un tu esi viens no viņiem. Jā, viņi cik nāca tur kopā ar mums uz skatu, let's go, un let's party, un tā. Un tas man bija tāds klikšķis galvā, un man likās, wow, tā ir dzīve. Jā. Varbūt, ka kaut ko vajag pamainīt. Vai Hugh mēģināja tevi arī uzrunāt kā zaķīti?
Nē, viņš sēdēja kopā ar tām savām meitenēm toreiz. Es neatceros, vai tā viņam bija tā pēdējā sieva, vai tā bija Holly. Tā iepriekšējā dāma, ar ko viņš bija kopā, es gluži vairs tagad tā īsti neatceros, bet viņš bija ielenkumā dāma un mani. Mēs tur hello, hi, bet nekādas tādas baigās balēšanās tur nesanāca, jo šķiet, ka viņš jau bija noguris. Jā, viņš jau tomēr arī jau vecs jau bija. Jā. Bet viņš bija savā tajā sarkanajā halātiņā un jā. Tā, lai ātri var attaisnīt vaļā un ķerties pie lietas. Man jau liekas, ka viņš toreiz vairs pie lietas īsti nevarēja ķerties. Laiks, lai ar viņu precētos, jo tā viņa pēdējā sieva jau apprecējās arī ar viņu, ka viņš bija jau ļoti, ļoti vecs. Jā, tāpēc es saku, es īsti neatceros, vai tā bija tā pēdējā sieva, kas ar viņu jau toreiz bija kopā, vai tā iepriekšējā dāma. Holly Madison. Jā, es tā īsti nevaru vairs salikt to. Un tev ir arī atmiņas kādas no tās ballītes, kāda viņa bija, kāda tur bija LMFAO, varbūt tur bija vēl kaut kāda superstāri. Tur bija daudz visu kaut kāda menedžeri, entertainment business un uzņēmēji arī visādi ļoti interesanti. Visi bija saģērbušies vienkārši fantastiskākajos kostīmos. Nu, tā balva bija tāda atbrauc meitene no Latvijas, vienkārši tev alpā aizcērtās ciet. Ja? Vienkārši tā, so fun. Jā, domāju, gan tev vēl kā ar DJs background, tu jau vispār pazīstam ar ballīšu to kultūru. Tieši tā, un tur arī bija tas klikšķis, un pēc parunāšanās ar pāris cilvēkiem es sapratu, ka iespējams es varētu pamēģināt DJot šeit Holivudā, un tur arī viss tā doma radās. Kā tu nokārtoji papīrus? Tas, man liekas, ir tāds lielais jautājums visiem, kas grib, jo pret to jau arī atdurās, kad tu jau nevari tā vienkārši pārvākties uz šejienes strādāt, šeit tev vajag zaļo karti, tu vari uztaisīt estu, kas ir uzturēšanās atļaujas 3 mēnešiem, kā turista vīza, 3 mēnešu laikā tur mēģināt kaut ko, bet ne jau tā pārvākties. Zaļā karta tev ir? Man vispār ir interesanti. Pilsonības tev ir pastāstīt. Man vēl nav pilsonība. Nē, pagaidām man vēl nav pilsonība, bet stāsts ir pavisam interesants. Man bija vispār tajos laikos nokārtot. Es biju aizgājis uz Latvijas-Amerikas vēstniecību, un man bija dabūt tā 6 mēnešu vīzu, un es to vīzu varēju vēl pagarināt uz vēl 6 mēnešiem. Jā. Bet kas bija interesanti, tagad jau to visu var tā droši stāstīt, kas bija interesanti. Es iebraucu Amerikā no vienas DJ konferences, kas notika Amsterdamā, un man bija līdzi DJ equipments, tas DJošanas viss aparāts un kompjuters un tas man bija ielikts tajā rokas bagāžā. Un es tagad iebraucu Amerikā, un man tajā momentā nebija vēl nekādas pat domas, ka es šeit palieku. Un tas cilvēks, kas man laiž Amerikā un čeko visas tās somas, viņš atver vaļā to rokas bagāžu. Pirmkārt, viņš man prasa, uz kurien tu brauc. Un es viņam saku, I'm going to Playboy Mansion. Tāds blāvs zaķis pavisam jauns, ja. I'm going to Playboy Mansion. Viņš saka, okay, let's check your bags. Nu, atver to somu vaļā, un tur DJ equipment stāv iekšā. Viņš tā, ko darīsim, mēģināsim strādāt? Un es saku, nē, es braucu no Amsterdamas, un man tur bija pāris gigi tajā Amsterdamā, un es esmu DJs un dziedātāji, un tā, un jā, esmu ielūgta uz to Playboy Mansion. Jā. Un viņš saka, parāda man savus dokumentus, un viņš paskatās tajā pasē, un man tā nekad nebija noticis Amerikā vēl. Viņš man prasa, kad tu brauks apakaļ, un es saku, reku, man biļeti apakaļ tādā datumā, tas pēc tur kaut kādām 2 nedēļām vai kas tam līdzīgs, un viņš man iespiež tajā pasē zīmogu, ka man ir jābrauc apakaļ tieši tajā datumā, kad man ir tā biļete, jo viņš jau manā vietā jūta, ka es gribu varbūt vai palikt, vai varbūt kaut kas notiks, kaut kas viņam likās tāds dīvains tur tajā stāstā, ja? Un es tagad atbraucu uz šejienu, un es paliku, starp citu, tieši turpat, kur arī tu paliec, pie Norastāns, kas ir tā saucamā neoficiālā latviešu vēstniecība. Tā ir tāda rezidencija visiem Losandželosā. Un tajā laikā arī Lauris Reinigs palika, pie viņas viesojās tieši. Un mēs tagad jau pagājušas tur ir kaut kādas tās pāris nedēļas, un es sēžu un kaut ko pļāpāju ar Lauri, kad tu brauks mājās, un tā. Es saku, es laikam vēl gribu pagarināt to palikšanu mazliet. Es saku, man te baigi ir iepaticies. Un viņš saka, pag, bet cik tu ilgi vari palikt? Es saku, vispār es oficiāli varu palikt 6 mēnešus, un, ja es gribu, tad es varu pagarināt vēl uz 6. Un tagad tā, mēģinot to visu stāstu tādu ātrāk patīt uz priekšu, viņš saka, pag, parādi man pasi, kas tev tur tajā pasē ir. Un es paskatos tajā pasē, un tikai tajā momentā es ieraugu, ka tas vīrietis no lidostas man ir iespiedis, ka man ir jāizbrauc ārā tajā
datumā, kad tā biļete ir plānota. Un man liekas, ka tajā momentā es jau biju nokavējuši to lidojumu. Un tad mēs saprotam pagaidzi, jau tagad esmu tā kā overstated sanāk, un tad es rakstīju, vai tā saucamā tā ir vēstniecība, jā, vai kā, es nezinu, vai immigration, tad es rakstīju, ka es esmu palikusi mazliet ilgāk. Un pēc tam tālāk, long story short, es satiku savu ex-vīru, un mēs apprecējāmies. Un, diemžēl, es nezinu, vai tu vispār to zini? Neko es no šī nezinu. Un mēs apprecējāmies, un veiksmīgi tas viss nebeidzās, bet viņš man palīdzēja īstenībā, teiksim tā, pirmos 2 gadus viņš bija tāds, man saka, muzikālais menedžers. Bukoja man šeit Holivudā, mēs uzstājāmies Viper Room un vēl pāris visādās citās vietās. Un tā tas viss. Un pagaidi sanāk, kas notiek, kad jūs apprecējāties, tu iegūsti ko, zaļo karti? Tad es ar šo visu procesu nokārtoju savu zaļo karti, un pēc tam gan mēs izšķīrāmies, un diemžēl nekas tur labs nesanāca no tā visa, un pēc tam ir pagarināšanas process, un tā man joprojām šī zaļā karta visus šos gadus ir. Tā, jā, no pašas. Es varētu taisīt jau šajā momentā tā saucamo citizenship, bet es neesmu to vēl izdarījusi. Bet jā, tāds ir tas stāsts, un tā tas viss notika, bet jā, kas man liekas ir interesanti, tas, ka tas vīrietis tajā lidostā, ka viņš tā kā jūta jau, ka es varētu palikt, lai arī es to tajā momentā nemaz nezināju. Tas no tevis jau staroja. Viņš staroja kaut kas ārā tāds, ko viņš jūt, un es nemaz to nezināju, ka viņš ir iespiedis to zīmogu. Un tad pie Noras mājās mēs tādu visu šo faktu nokonstatējām, un tā. Interesanti. Bet jā, varbūt tagad skatoties atpakaļ, es daudzas lietas nedarītu tā, kā es to darīju, un nesasteigtu, bet tajā momentā tas bija tā, kā tas bija, un es arī toreiz biju ļoti jauna, un tās jūtas, un būšana Holivudā, un viss tas varbūt arī spēlē diezgan tādu, lielu lomu tajā visā, un tā. Tā tas viss notika. Bet jūtas bija, jā, viņas bija pa īsto. Jūtas bija pa īsto, un jūtas bija tādas, kad beigās arī bija maza jūta agresija. Ne tā pozitīvākā tā tas viss beidzās. Tagad es to visu šajā momentā es uz to visu skatos apakaļ, un tas jau viss tā kā biogrāfiski liekas tā kā tāda viena liela grāmata. Bet tajā momentā man īstenībā bija ļoti grūti, un es to ļoti, ļoti, ļoti pārdzīvoju, jo Latvijā bija arī cilvēki, kas bija daudz ko sarunājuši, un tas man draudēja. Teiksim tā, arī tikt izraidītai no šejienes dēļ tām visām lietām, kas tur bija sarunāts. Pagaid, ko? Kādā ziņā? Bija informācija palaist. Interesanti dažādi veidi, par ko es tagad īpaši nevēlos tā dziļāk runāt. Bet es varu iedomāties. Jā, bet tas bija ļoti nepatīkami, un tas vēl vairāk ir nepatīkamāk tad, ja tu esi šeit viens, un tu mēģini savu jauno dzīvi veidot, un jā. Jā, bet tu jau vari saprast to, ka tas viss ir no greizsirdības, ka tu esi šeit, un tu esi Playboy Mansion, un tu esi DJL, un tev ir skaisti blondi mati, un Latvijā cilvēkiem skauž. Saprot mati. Es nezinu, kā tas bija, bet man vajadzēja arī atvadīties tajā momentā no dažiem saviem tā saucamajiem tuvajiem draugiem, kurus es uzskatīju par tuvajiem draugiem. Un tas bija tāds, godīgi sakot, tas sākums bija ļoti smags posms. Bija. Un tas nebija viegli. Tie pirmie pāris gadi bija ļoti, ļoti, ļoti grūti dēļ tām izvēlēm un tām lietām, kuras es biju. Bet tev bija skaidrs, ja, ka tu gribi būt šeit, un tie pāris pirmie grūtie gadi, un tas nav īsts periods, vairāk grūti gadi. Tu tāpat zināji, ka tu gribi sisties cauri un nepadoties, un tu mīlēji šo pilsētu un viss. Ja. Es ļoti mīlēju Los Angeles, un Los Angeles man vienmēr bija tas lielākais iemesls, kāpēc es arī gribu palikt šeit. Vienkārši kaut vai mums šeit ir beach, mums šeit ir downtown, mums šeit ir Hollywood, mums šeit ir forši, jā. Te ir vienkārši forši, mums šeit ir saule visu laiku, un šeit ir tik daudz cilvēku, un šeit ir tik daudz kultūras. Bet, godīgi sakot, bija gan augšā, gan lejā. Nebija tā, ka man bija doma šeit palikt un sisties. Man bija momenti tādi arī, ka man likās, kad vienkārši visam ir jāatmet ar roku. Man bija tā, ka es klopēju savus pilveni savās mājās un raudāju ļoti un pārdzīvoju. Nebija viegli. Tagad tas viss ir tik tālu jau, un par to runāt ir tā viegli, jā, autobiogrāfiski. Bet tad, kad tas tiešām notika, tas nebija viegli. Un tas cilvēks, kurus bija izvēlējusies
tajā laikā nebija viennozīmīgi tas īstais cilvēks, kas man bija jāizvēlās. Bet tas bija īstais cilvēks, kas tev bija jāsatiek, lai tavs stāsts novestu tevi tur, kur tu esi šodien. Viennozīmīgi, Tas viss bija liktenis, kam tur izgāja cauri. Interesantā kārtā mans nākamais jautājums ir tieši par to, ka tā kā es visiem iepriekšējiem saviem intervējumiem zinu, kas notiek viņu dzīvēs un kā viņi operē. Tavā gadījumā es nezinu, es gribēju tev vaicāt par to, cik daudz tev ir palīdzējuši vīrieši. Jo tas ir ļoti viegli no malas teikt, ka viņai tur ir tas un viņai tur ir tas, jo viņi tur satikās ar pareizo vīrieti un viņš viņu tur iebīdīja tur un tur un tur. Saprotu, ka tas pirmais vīrs tev palīdzēja dabūt pilsonību, bet cik daudz vispār tev ir palīdzējuši vīrieši tādā ziņā, kā gribu tev izpalīdzēt, jo es tevi mīlu un es esmu tavs pielūdzējis, vai es gribētu kaut ko no tevis saņemt, ne tik ļoti kā vienkārši biznesa partners vīrietis. Zini, es par šo īstenībā domāju pāris dienas atpakaļ un ne šīs intervijas sakarā. Un, manuprāt, man vairāk tie vīrieši ir tā kā nevis izpalīdzējuši, bet tieši otrādi tā kā neizpalīdzējuši. Iegriezuši speciāli? Ir labas lietas, protams, tādas, kuras esmu paņēmusi no katrām attiecībām, labas lietas, no kurām es esmu mācījusies, bet ļoti daudzi no šiem vīriešiem varbūt tajā konkrētajā laikā ir mēģinājuši, teiksim, varbūt tieši tā kā piestapēt uz to izaugsmi, un varbūt, ja es tajā laikā nebūtu koncentrējusies uz attiecībām, bet vairāk koncentrējusies uz sevi, tad es domāju, tas varbūt pat būt labāk. Bet ir viegli arī teikt, kas būtu labāk, jā. Kad tu jau esi šajā momentā. Dzīvē viss notiek tā, kā tas notiek, un noteikti tā bija kaut kāda dieva vai visam mācība arī. Jā, es pirms nācu uz šejien noklausījos tavu iepriekšējo interviju ar Laužu Saulīti, kurā tu minēji, kā tu klausi savām iekšējām sajūtām par to, ka kāds tevi grib izmantot. Ja tu redz kādu košu iespēju, un tev ir tāda sajūta, ka tā nav īsti tīra, un ka tur kaut kas nesmaržo labi, tu, protams, esi cilvēks, kurš sitās pa savam, bet es vēlējos tev vaicāt, cik šeit ir populāri tieši tas, ka vīrieši uzrunā, grib tev dot iespējas un sagaida no tevis kā sievietes tieši tavu ķermeni kā atalgojumu par to. Jo vienkārši man šeit esot 2 nedēļas, man ir tik daudz nākuši uz ielas klāt piedāvājuši tur to un to un to un to. Un visu laiku ir tā sajūta, ka tas nenāk tā vienkārši, tā nav tāda labsirdība, vai ne? Viņi kaut ko grib pretim tomēr. Un pastāsti, vai šeit tā ir populāra lieta, kā šeit vispār sievietes operē tādā ziņā. Tas ir pieņemts un normāli, ka viņas tā kā piedāvā sevi, lai dabūtu iespējas, vai tas tomēr joprojām ir look down upon, ka to nosodu? Man ar to vispār ir ne tikai šeit, bet arī pirms tam jau diezgan tāds garš stāsts ar to, kā ar tiem vīriešiem šoubiznesā ir. Man vispār pirmais tāds piedāvājums bija ļoti agrā vecumā. Man toreiz bija kādi gari 13, 14. Un tas piedāvājums bija no viena patiesībā ļoti populāra violnieces Vanesas Meija impresārijas. Bet nezinu, vai viņš joprojām ir dzīves. Tagad ir ļoti modē visus tos stāstus vilkt gaismā un kāda tur bijis, kā tas nav bijis. Bet tas bija viens, manuprāt, toreiz viņam bija kādi, cik viņam varētu būt kādi 60 varētu būt. Un tev bija 11. Bija 11. Un viņš bija žūrijas loceklis tādā konkursā Fizz Superstar. Un tas, man liekas, bija pirmais mans tāds muzikālais notikums kā dziedātājai. Tas vēl bija pirms realitātes šova. Tas ir internacionāls? Viņš bija internacionāls tas pasākums. Tas bija Latvija, Lietuva un Igaunija. Un es nonācu līdz finālam, un toreiz tur piedalījās arī dažādi Latvijā zināmi mākslinieki, kā Jānis Stībelis, man liekas, Andris Ābelīte vēl toreiz arī bija, bet kaut kādā veidā es biju vienīgais Latvijas pārstāvs, kas nonāca līdz finālam. Un interesanti bija tas, ka tas žūrijas loceklis bija Rīgā, Latvijā, un pēc tam vēlāk viņš gribēja ar mani satikties un parunāt par to, ka viņš gribēja manī strādāt, jo viņš saskatīja lielu potenciālu, un mēs satikāmies nākamajā dienā, manuprāt, pēc tā konkursa.
Un pēc tam vēl viņš turpināja ar maniem komunicēt, man liekas, kādu gadu vai 60-gadīgs vīrietis ar 14-gadīgu meiteni, es atgādināšu. Jā, tā nu tur tas stāsts bija. Un tad pat iepazinās ar manu māmu un atbrauc pie manas ciemos, pie mana brāļa. Un man brāļa sieva vēl toreiz mēs visi sēdējām pie viena galda, un ka viņš aicina man braukt uz Londonu. Un tad tas jau bija, nu tā kā long story short, patinot tālāk uz priekšu. Vēl viena tikšanās, un tad viņš man teica, toreiz jau es atceros, tā saruna bija tāda, nu, do you know how everything happens in show business? Do you know how Madonna made it happen? Nu, man toreiz kāda 13, 14 gadu es sēžu, klausos, es saku, nu, yeah, work hard, you know, like, ko tu zini, jā, par tām tēmām. Bet es jūtu, ka tur kaut kas tāds fishy. Jūs bijāt divatā, kad viņš tev? Un tad jau mēs bijām divatā, jo viņš bija saticis manu māmu un manu brāli, un viņš, nu, Ieguvis uzticību. Ieguvis bija uzticība, jā, un tad viņš man stāstīja to, un to es atceros, ka tā frāze, ko viņš atkārtoja visu laiku bija, are you ready for everything? Are you ready for everything? Un es saku, kas tas ir everything, jā? Un tā bija man tā pirmā pieredze, un es ļoti pārdzīvoju, es gāju pēc tās tikšanās mājās, atceros vēl akmens tiltu, gāju nošņurtas deguns man bija, jo es sapratu, nu, ka kaut kas tur nav. Un tad viņš man beigās teica, would you like to come with me to hotel and take some pictures? Un tad, kad viņš pateica, ka tev pictures, un kas ir interesanti, viņa pat daži no Latvijas mūzikas biznesa tādi cilvēki, kam pat ierakstu kompānijas ir Latvijā, bija Latvijā, laikam vairs tās neeksistē. Viņu zināja un uzskatīja viņu par tādu, bet viņus ievērojamu un viņus jau uzskata. Jā, bet nu, viņš man uzaicināja uz to savu īsti viņa toreiz bija pavisam mazajā. Bet es sajūtu, kā tā saucamo to fishy, ja, to, ka tur kaut kas nav. Un tas man bija pirmais tāds breakdown. Un pēc tā jau tur ir bijuši ļoti daudz arī. Un šeit arī Amerikā ir bijis tāds viens tāds. Bet tu neaizgāji uz to istabiņu? Nē, es neaizgāju uz istabiņu. Tīri, lai dzeltenā prese neizdomā kaut kādu citu narratīvu tagad klausoties. Jā, nu gan jau izdomās par citām tēmām, bet... Tu teici, ka tev bija vēl viens stāsts par to ķermeņu pret labumu apmaiņu Amerikā. Jā, viens bija tas pirmais ir Eiropas stāsts, un otrs būs tad Amerikas stāsts. Es par to jau esmu runājis pāris intervijās, bet atslēdzināsim. Un šis otrais stāsts bija tāds, ka tas notika šeit patiesībā veikalā. Šeit? Jā, šeit. Ienāca viens klients kopā ar savu sievu, un kā izrādījās, viņš bija filmu producents. Un ieskatījās, manuprāt, manī ar visu to savu sievu, ar visu to, ka tā sieva bija viņiem līdzi, un uzaicināja pēc tam uz vairākiem pasākumiem, bet tas piedāvājums bija tāds kļūt par galvenās lomas attēlotāju vienā no viņa filmām, kuras, starp citu, vēlāk arī iznāca. Tā bija par Lelli, kura nogalina cilvēkus. Un es nesaukšu nevienu vārdos, bet jā, tas bija tik tiešām tāds īsts piedāvājums, un pēc vienas no tām ballītēm, kurā es patiesībā satiku tajā vakarā ļoti daudz interesantu cilvēku arī, un ballīte bija fantastiski, bet man tika piedāvāts pie viņiem aizbraukt uz viņu mājām, uz vakariņām, un tad pēc viņas sievas žestiem un kā viņi skatījās uz mani, es nopratu, kad viņi jau to ir piedzīvojis pirms tam, un kad varētu būt, ka es būšu tā kaut kāda kārtējā dāmu. Tā kā trešais? Kas laikam, es nezinu, vai trešais, vai kā tas tiks ielūgt uz kastingu, jā, pie viņiem uz mājās. Mēs varētu... Viņi bija vecāki par maniem toreiz. Man toreiz bija 20 kaut kādi gadi. Viņas sieva, starp citu, ir skaistumu karaliene citā valstī, ne šeit, Eiropā. Un es pat nezinu, kā viņš to sievu ir kā viņš viņu ir savērvējis un kā viņš viņu ir dabūjis, jo tā sieva bija vienkārši fantastiska. Paskatoties uz viņu, kā viņi skatījās uz manīm, kā viņi žestikulēja un kā viņi atbildēja, man bija skaidrs uzreiz viss, man pat tur nevajadzēja, domāt otru domu par to, vai doties tur pie viņiem, vai varbūt tik tiešām viņš kaut ko nopietni domā par manīm. Bija skaidrs, ka tur tas viss ir vairāk. Tas Epsteins un Maxwell, jā? Viņa nebija Maxwell, viņa pārdzīvoja to. Es varēju redzēt to, ka viņi to ir darījusi jau pirms tam, un tad es biju kārtējā tā meitene, kur viņš ir iekārojis kaut kā tā, un grib ielūgt pie sevis uz mājām, un es redzēju, ka viņai tas sāpēja, tā es to redzēju. Bet vispār tā ir tāda ierasta prakse šeit, Amerikā, meitenēm atdot savus ķermeņus par iespējām, vai tomēr var arī kaut kā tikt līdz tais posmei bez...
Es domāju, ka ir dažādi varianti un ir dažādi stāsti. Es domāju, ka var tikt arī bez, bet viss noteikti ir atkarīgs no tā, kādus cilvēkus tu satiec un kādās aprindās tu apgrozies. Es domāju, ka var gan tā, gan tā. Tā kā teikt, ka tas viss ir caur gultu, droši vien nevar, bet noteikti liela daļa ir caur gultu. Madonna bija caur gultu. Es nezinu, es nestāvēju klāt, es neturēju svecīt, bet tas Eiropas impresārijs teica, ka do you know how Madonna made it happen? Jā. Tas man bija tas pirmais 13, 14 gados, tas pirmais lūzuma punkts. Jā, es nezinu, joprojām kā tieši man ar viņu nav bijis personīgs sarunas. Bet tev ir bijis ļoti daudz pavadīts laiks klubos un ballītēs, un tu ļoti labi zini to scēnu, un tā scēna, man liekas, viņa var būt diezgan netīra. Vai tu vari pastāstīt vairāk par to, kā izpaužās Amerikas klubu kultūra? Tu tomēr no augšas, tev pat labākais skats ir uz visu klubu kultūru, kas tur notiek, kā amerikāņi ballējās. Kā amerikāņi ballējās un kā eiropieši ballējās? Atcaucoties to, ka es esmu bijusi Amerikas klubā pirms kādiem 6 gadiem, es diezgan ļoti ievēroju to, ka cilvēki ir telefonos un viņi smaida, kamēr tiek filmēts, un tad, kad nefilmē, tad viņi ir telefonos. Un tad iznes ārā to bottle service, un tad atkal visi filmē, bet es neredzēju īsti tādu tā kā kaifu ar ballīti. Man patīk, kā tu to pateici, un tad iznes ārā tur to bottle service, un tad visu filmē. Tā arī ir ļoti daudzos klubos, bet pēdējā laikā daudz kas ir mainījies. Tad, kad es atbraucu uz šajien, kas jau bija kāds aptuveni 12, 13, es nezinu, cik īsti 12, 13 gadus atpakaļ, toreiz nebija tik daudz house mūzikas. Pirmkārt, bija ļoti daudz tādu radio formāts klubos. Tagad ir tā, kad ir parādījušies tādi interesantāki koncepti. Starp citu, ir ievesti no, varbūt es teiktu, vairāk eiropiešu cilvēkiem. Un tur, kur tā house mūzika, tur ir kaut kā savādāk. Tur cilvēki dejo vairāk un tā kā viss jūt to house mūzikas mīlestību. Bet tur, kur ir tas radio formāts tur joprojām ir tas, kad promoters atver savus bēbus, visi apsēžas galdiņu, visi sēž telefonos, atnāk tas bottle service, safilmē un ar to arī tā bāla ir beigta. Ir atkarīgs, kur tu dodies. Jā. Bet daudz, kas ir mainījies, gan es tev teikšu godīgi kopš tās reizes, kad es atbraucu šeit. Jo tad, kad es atbraucu šeit, es arī gribēju strādāt vairāk kā DJs tieši, nevis kā dziedātāji. Man bija tas uzstādījums DJs. Jo man likās, ka DJiem varētu būt lielāks darba iespējas, jo šeit mums ir tik daudz klubi, vai ne? Un toreiz arī tas, par cik tas bija tāds, negluži pirms sākums DJiem, bet nebija tik daudz to meiteņu DJ arī. Un tāpēc man tā platforma bija tāda lielāka, es varēju mazliet vairāk izplasties. Es dabūju aģentu, kurš man bukoja pasākumos, klubos. Es gan vairāk darīju tādas fashion gigs, kas bija, vairāk tādas ar modi saistīti. Ar nav slikti. Arī nav slikti, jā, un tie bija tādi daytime gigs, tie man bija diezgan daudz, un vienbrīd es varētu teikt, ka es pat DJoju dažreiz ceturtdien, piekdien, sestdien un svētdien, tad četras naktis nedēļā. Ja nav noslēpums, cik viņi maksā par vienu nakti DJošanas? Dažādi, ir ļoti dažādi. Klubos tā samaksa nav tik liela, ja tu neesi tas main DJ, bet tā vidēji kaut kur $500 par to iesaldīšanas gigu, un tad, ja tu esi tas... Cik stundas $500? Nav daudz. Dažreiz, kad tu esi iesaldītājs, 1,5–2. Labi, tad jau tāpat ir vairāk. Es tieši domāju, priekš Amerikas tirgus un tās Amerikas, liekas, maz. Bet priekš Amerikas, tagad varbūt, kad ir vairāk, es neesmu spēlējis tagad kopš Covid nekur tā īpaši, bet priekš Amerikas tirgus arī ir tas, ka šeit ir tik daudz to DJot gribētāju un tik daudz to talantu, ka daudz arī to dara brīvi, lai tikai varētu sev reklamēt, jo viņi domā, kad sevi reklamējot, viņi varēs, dabūt visus tos pārējos gigus. Bet tas ir klubos, bet savukārt, ja ir tie fashion gigi, kas ir tie, teiksim, lielie brendi, tad tur var būt pāris tūkstoši un tas ir normāli, bet tās arī tikai varbūt reizēm 1, 2 vai 3 stundas. Bet jā, tie bija jautri laiki, un es to vienmēr atcerēšos. Es domāju arī, kad es būšu tāda vecāka dāma, es atcerēšos to ar smaidu uz lūpām, jo gāja mums jautri. Es biju arī rezidents, es nezinu, vai tu zini, ir tāda Bagatelle, kas ir Eiropā, principā visās lielajās pilsētās, un šeit arī Losandželosā mums bija Bagatelle, un tur bija stāsti, un jā, bija jautri. Bet tik tiešām daudz, kas ir atkarīgs no tā pasākuma, kur tu dodies un kas tas par konceptu ir, jo tu vari viennozīmīgi iekļūt tādā pasākumā, kur visi viens otru filmē un viens ar vienu nerunā,
bet ir arī forši koncepti. Nu, sevišķi tagad, kur cilvēki tiešām mīl mūziku. Jā. Kā ir ar meiteņu sazāļošanu, mājās vešanu, tādu tā kā to ēnas pusi klubu kultūrā? Bija nesen tāds nepatīkams gadījums. Manuprāt, tas bija kāds 2, varbūt 3 gadus atpakaļ. Meitenes tika sazāļotas un viņas abas nomira. Viņas aizveda uz kaut kādu afterparty, un pēc tam tie vīrieši, kas viņas bija aizveduši uz to afterparty, izmeta viņas pie slimnīcas. Un, diemžēl, viņas jau bija... Viņas bija tā kā pārdozējušas? Viņas bija pārdozējušas, jā. Un tur arī neviens, noteikti tā īsti neuzzinās, vai viņas pašas bija to darījušas, vai varbūt kāds viņām bija spiedis to darīt. Tā cilvēkiem no industrijas, kas apgrozās ap šo, likās, ka tie noteikti ir bijuši tie vīrieši, kas to viņām ir izdarījuši. Tas bija tāds gadījums, tik tiešām vēl diezgan nesen. Un es personīgi viņas nepazinu, bet tas bija diezgan tāds skaļš, jo tas notika tajā house mūzikas industrijā, kurā arī es... Kurā klubā? Tas nebija klubā, tas bija afterpartijā, kur tas notika, bet viņi bija bijuši klubā, kur bija viens no šiem house mūzikas pasākumiem, jā, un tur viņas bija redzētas pēdējo reizi. Un, jā, tā kā, Bet kopumā tu vērtētu, ka šeit tā ballīšu scēna ir tikpat droša kā Rīgā, mazliet vairāk jāuzmanās, vai ir ļoti jāuzmanās un visu laiku jātur roku virs sēriena? Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka Rīgā un Latvijā viss ir viennozīmīgi daudz drošāk. Bet tomēr Rīgā un Latvijā ir tas, kad, ja arī tu kādu nezini, tu vari paprasīt kādam par to cilvēku, un kāds zinās par to cilvēku. Teiksim, ļoti atgadās tādu gadījumu, tiešām nezinu to cilvēku. Bet šeit ir tā, Losandželos ir tik milzīgi, ja, kad, diemžēl, šeit ir arī tādi iebraucēji, kas iebrauc un stāst pilnīgi kaut kādu citu stāstu, kas viņi ir, jā, jo tādi gadījumi, diemžēl, šeit ir, un varbūt, ja es būtu tāda visam jauna meitene tikko atbraukusi, es turētu savu roku uz dzērienu. Okay. Runājot par to, ka tu biji viens no retajiem sieviešu dīdžejiem, vai tu jūti pret sevi kādu citādāku izturēšanos, ka tu kā profesionāls atnāc uz darbu, tu vēlies spēlēt mūziku, un tev varbūt tur vairāk tur aiz pleciem, vai vairāk tur kaut ko aiztiek, vai tomēr cilvēki, kas tevi bukoja, bija profesionāli? Man paveicās. Man ļoti paveicās, jo tie, kas mani bukoja, bija tiešām profesionāli. Bija gan viens tāds gadījums, bet tas nebūtu nesaistās ar to, ko tu teici tikko. Vairāk tas bija tāds, tā kā, man liekas, ka tie cilvēki tādi vairāk tā kā woman hater bija tādi, viņi gribēja vairāk vīrieši un ko viņi tādi, we need more guys like playing here. Bet, nē, ar didžošanu man tiešām ļoti noveicās, un es biju nokļuvusi tādā labā circle, tādā labā, aplī, un ar to es arī tā darbojos. Un tie cilvēki, ar kuriem es kopā strādāju, joprojām ir arī mani paziņas, mani draugi, tā kā tur daudz, kas nav mainījies, bet redzi, tas vienkārši, kā sanāk, jā. Kā tu nokļūst pie kuriem cilvēkiem? Ja nav noslēpums, ātrais jautājums, kur tu mācījies dīdžējošanu? Tas ir stāsts. Es mācījos dīdžējošanu Essentialā. Jā, man bija tāds albums ar nosaukumu, man liekas, bija Nosargāti sapni, tas bija mans pirmais albums, un sponsors bija Essential Club, un tad Essential Club īpašnieks gribēja, lai es dīdžējoju Essentialā, un viņš noalgoja Essential labāko dīdžeju Kaspar Kondrātu. Viņš man toreiz mācīja ar diskiem vēl spēlēt. Toreiz vēl bija diski, un toreiz vēl bija tās disku grāmatas, kad vajadzēja pierakstīt dziesmām nosaukumus. Tad arī viss vienkārši saslēdzās, sagāja tieši tā, kā tam bija jānotiek, kad DJ Ella kļuva par DJ Ellu, arī notikuma sakritības. Un es nemaz negribēju to. Man likās, kāds sakars, kāpēc man jārīdžē? Es domāju, labi, es pamēģināšu, un tu man iepatikās vēlāk. Un pēc tam vēlāk, kad mēs atvērām D-Style klubu restorānu Rīgā, tur jau mēs spēlējām diezgan daudz, un pēc tam, kad es pārvācos uz šeit, tad jau man tas viss likās tā pavisam tuvu sirdī, un tā es joprojām arī šeit dīdžoju. Es vēlos paņemt mazu pauzīt un pateikties mūsu šīs epizodes sponsoriem, bez kura palīdzības mēs te nebūtu un šis nevarētu tapt. Liels paldies Aiva klinikai. Šeit arī video rullīs no man pēdējā apciemojuma.
Un pirms pasaules tūres es biju uz Aiva kliniku pārbaudīt acis, un tieši pirms gada, pirms šīs pārbaudes, es biju veikusi acu lāzeru korekciju. Bija laiks pārbaudīt rezultātus, un pati operācija, acu lāzeru korekcija, tās ir pāris minūtes, diskomforts ir minimāls, bet tas ir labākais lēmums, ko tu vari pieņemt, ja tev ir jebkāda veida problēmas ar redzi. Savu lāzeru korekciju es veicu pagājušajā martā Aiva klinikā pie doktoras Ingrīdas Kozlovskas, kurai ir vairāk nekā 16 gadu pieredze ar acīm strādājot ar klientiem un uzlabojot viņu redzi, kas ir brīnišķīgi. Tiešām milzīgs paldies Ingrīdai. Un pārbaudas laikā noskaidrojās, ka pēc gada, kopš operācija ir pagājis gads, un man joprojām redze ir uz 100%, tieši tā, kā tam ir jābūt pēc redzes korekcijas. Tas man bija milzīgs atvieglojums, ka tiešām viss ir izdevies un viss ir perfekti. Un, jo, zin kā, kā jau pirms jebkuras korekcijas, operācijas ir mazliet uztraukums, man bija tāds atvieglojums, ka viss ir izdevies tieši tā, kā tam ir bijis jābūt. Tāpat kā arī pirms korekcijas ir konsultācija, un jums tiek pārbaudītas acis. Šajā te redzes pārbaudē tiek noskaidrots, vai jūs vispār varat kandidēt uz redzes korekciju. Ir cilvēki, kuri var, bet ja nemaldos, ja redze joprojām ir svārstīga un joprojām mīnus iet lielumā, tad vēl mazliet ir jāpagaida, lai redze mazliet nostabilizējās. Saki ar Dievu optiskajām brillēm. Es zinu, ka vasarā gribās uzvilkt saulesbrilles un optiskās brilles mazliet traucē. Tāpat var teikt ar Dievu kontaktlēcām, kas grauž un ir sausas. Es zinu, kā tas ir. Es esmu ar to saskārusies vairākus gadus, liekot iekšā tās kontaktlētas un ejot uz darbu, kur man acis vienkārši ir izskaltušas, izsausušas, sarkanas dienas beigās. Beidzot, es varu no rīta pamosties un būt gatava dienai. Tas ir uzreiz pēc tam, kad es izmazgāju zobus. Saki jā, ar Dievu visām šīm problēmām, piesakies uz redzes pārbaudi Aiva klinikā, links ir aprakstā. Mēs atrodamies tavā butikā Rock Etiquette uz Melrose Avenue. Es vēlos pajautāt, kā tu tiki pie tik ikoniskas lokācijas, kā tu atradi šīs telpas, kā tapa šis veikals, jo starp citu, pirmo reizi, kad es biju Losandželosā pirms 6 gadiem, es biju šajā veikalā un man nebija ne jausmas, ka tas ir tavs radījums. Jā, tas ir 7550 Melrose Avenue, Los Angeles, California 90046. Tāda ir šī adrese, un starp citu, te iemaldās šad un tad latvieši, arī no Igaunijas un no Lietuvas, bet tie latvieši gan vienmēr tā plus mīnus zina. Un dažreiz sagadās, kad es arī esmu šeit, jo šeit esmu aptuveni kāds 3 reizes nedēļā, un tam es taisam bildes un tā. Bet kā tas viss notika, stāsts ir pavisam interesants, kārtējais pavisam interesantais stāsts, un pārvāzos uz Losandželosu, un tie sākuma gada nebija tie paši labākie, kā jau es teicu, un bija daudz pārdzīvojumu, un mīlas rūgtumi un sāpes un ievainojumi, ja, un arī finansiāli man negāja tik labi, jo pilsēta ir viena no dārgākajām visā pasaulē. Jā. Un tad, kad es dabūju visus tos savus dokumentus, un es beidzot varēju uzsākt darbu un strādāt, un šeit ir tā sistēma tāda, kā mums ir Latvijā personas kods, šeit ir šis Social Security number. Mm-hmm. Dabūju savu Social Security number, un es biju ļoti priecīga, ka es beidzot varu strādāt, un es sāku dīdžot tajos modas pasākumos, bet, dažreiz ar tādiem pasākumiem, teiksim, tev tie pasākumi var būt kāds 2-3 nedēļas no vietas, bet pēc tam var būt tā, ka nav kaut kāda laika, bet, tas dzīvokļu maksājums, ikmēneša maksājums tāpat pienāk, un man vajadzēja gluži vienkārši izdomāt kaut ko, un es sazinājos ar draugiem un teicu, ka es meklēju darbu, un tā es nonācu šeit un paliku par buyer. Un kas ir buyer? Es nezinu, vai Latvijā ir tāda profesija vispār, ja tev ir kaut kāds veikala koncepts, un tas var būt pilnīgi jebkas, tā var būt moda vai tā var būt tehnika, bet ir cilvēki, kas tātad veido to kolekciju, kas iepērk kolekciju. Un es biju tas cilvēks, kas veido kolekciju, kas iepērk visu. Tu kļuvi par buyer šim veikalam? Jā, es kļuvu par buyer šim veikalam. Šis veikals eksistē pirms tevis? Šis veikals bija pirms manis, jā. Es kļuvu par buyer šim veikalam. Un tad vienā momentā mums bija 3 lokācijas, 3 Rock Etiquettes, viena bija šeit, viena bija Santa Monikā, viena bija Laguna Beach. Un tad viss paliek pa burbuli. Nē, un tad es sapratu to, hei,
man laikam ir kaut kāds talants tajā visā, ja es to visu varu, un ja tas viss tā kā ir sācis tā kā rasties, varbūt, ka man vajag atvērt savu. Un tad es atvēru, tātad sākumā šis nebija mans. Šis bija kopā ar partneri, kurā es darbojos tā kā buyers. Tam es atvēru savu, kas bija 2 blokus no šejienes uz to pusi, tuvāk Starbucksam. Tā kā māsas uzņēmums? Nē, tas nebija māsas, vienkārši pilnīgi es izdomāju, ka man vajag atvērt savu, pilnīgi savādāk konceptu no šī, jo, teiksim, rock etiquette ir tāds vairāk roķīgs un šeit ir daudz melnas drēbes, un, rock etiquette ir rock etiquette. Mums ir vairāk tāda rework vintage ar visu kaut ko. Rockstar girlfriend un pati arī rockstar. Bet es atvēru veikalu ar nosaukumu Blonde. Yeah. Un Blonde bija viss rozā un bija meitenīgs, un tas koncepts bija, pilnīgi savādāks kā šeit. Un tad es atvēru to savu uzņēmumu, un tad cilvēks, kas šeit darbojās, izlēma, ka viņš negrib vairāk to darīt, un piedāvāja man to pārtiet. Tad es to pārņēmu, un tad vienā momentā man bija 2, man bija gan Blonde, gan Rock Etiquette, un tad 2 gadus atpakaļ es aiztaisīju Blonde un paturēju tikai šo dēļ lokācijas. Un lokācija šeit ir vislieliskākā tam dēļ, ka tas ir stūra veikals, šeit ir milzīgi 2 logi. Blonde man nebija slikta lokācija, bija blakus tieši Starbucks un Urban Outfitters, kas diezgan liela nozīme arī tam, kad kāda brenda tev ir apkārt. Bet tomēr stūris ir stūris, un šeit ir tas attractions no vienas puses un otras puses, gan no Melrose, gan no Sierra Bonita. Un tāpēc es paturēju šo, un šobrīd man ir tikai šis. Bet, es izgāju cauri tādam centrifugas momentam, kurā es griezos, un tur daudz kas notika. Jā, tā kā var dzirdēt, ir ļoti liela vispār drūzme ar cilvēkiem. Melrose Avenue ir arī tāds kā turistu piesaistes punkts. Cilvēki šeit nāk, jo te ir tas nav vienkārši shopping street, te ir tieši butikas, interesanti dažādi veikali, konceptu veikali, viss kaut kas. Es zinu par šo ielu, tāpēc, ka kādreiz klausījos tādu No Jumper podcastu, un viņiem te arī blakus kaut kur bija tas veikals, kur viņi visu rakstīja. Tāpēc arī es biju šeit bijis, jo es biju tur bijis savā pirmajā ceļojumā. Mans jautājums tev ir, vai šis ir ienesīgs bizness? Biznesam nav nevainas. Kopumā fashion business ir ļoti tāds tricky business. Ir tāds, vienmēr jāzina, kas būs tas nākamais vilnis, kāds būs tas trends. Un fashion business ir labs biznes, bet tev visu laiku ir jāiegulda, tev visu laiku ir jāpērk kaut kas jauns. Tad, teiksim, noslēdzās gads, varbūt šis gads tev ir bijis ļoti labs, ienesīgs, bet tev jāiegulda jaunā kolekcijā, tev visu laiku ir jāpērk, un jāpērk, un tas ir tā kā tāds vilnis, un tad tu reizēm uztrāpi to trendu, un tas next big thing, ko tu dari, ir tas next big thing, un reizēm nav. Un tu nezini, vai tā būs vai tā nebūs, un, teiksim, es tur varu braukāt pa kaut kādiem fashion weekiem un skatīties, ko cilvēki runā, un kāds ir tas trends, bet vienkārši nav viss, un tajā gadā viņš vienkārši neiet un viss, un tad tu sēdi, teiksim, uz tās preces, un tad paiet kaut kāds laiks, kamēr tu no tās atbrīvojies, un tas ir tāpēc tāds tāds tricky business. Bet mode ir ļoti līdzīga arī mūzikai, ko es darīju pirms tam, un, manuprāt, kāpēc es esmu šodien joprojām šeit, ir tas, ka man vienkārši ļoti patīk radīt. Man patīk radīt mūziku, man patīk radīt modi, un man patīk cilvēki. Un šeit, kad cilvēks ienāk veikalā, un ka viņš kaut ko atrod un kaut ko nopērk, un tas viņam patīk, un viņš iziet ārā no veikala un ir laimīgs un priecīgs, ka viņš izskatās labāk, tas ir tas, kas man padara laimīgi, un tāpēc man joprojām šis bizness. Bet tas nav mans vienīgais bizness, un par to mēs noteikti parunāsim mazliet vēlāk. Un, vēl mazliet par veikalu un par to ienesīgumu, vai tev katru dienu nāk cilvēki, kas kaut ko pērk? Jo man liekas, ka Latvijā es diezgan bieži garām dažādiem uzņēmumiem un veikaliem, un man liekas tik skumji redzēt viņus tukšus, un tos cilvēkus sēž un bez darbiem. Man liekas, ka cilvēkiem nav īsti nauda, mums nav tik daudz cilvēku, un tad viņi tur, tie darbinieki sēž, viņiem nav ko darīt visu dienu, cilvēki nenāk neko nepērk, un vienkārši skumjš skats. Zini, ir gan labas dienas, ir gan sliktas dienas, ir tieši tāpat kā Latvijā un jebkur citur pasaulē, bet vienīgā atšķirība tā šeit Amerikā ir, kad vienkārši šeit ir milzīgs tirgus. Un tad tas tirgus ir, teiksim, ar ko es to jūtu, jā? Un es to jūtu, jā, un tā arī ir tā lielākā atšķirība. Un jā, bet, zini, kādiem uzņēmējiem ir tās dienas, kad mums ir ļoti labi, un tad, teiksim, viens no tām dienām, starp citu, notiks
pavisam drīz mums būs Coachella, kas ir aprīlī, un tad būs ļoti daudz cilvēku, jo cilvēki no visas pasaules. Aprīlī ir Coachella? Jā. Likās, ka jūnijā. Nē, aprīlī. Otrā nedēļa, un tad nedēļa pēc tam weekends, otrā un trešā aprīļa nedēļa weekendi. Un tad būs ļoti busy, un tad, protams... Tad varēs ienārīties pusgadus priekš, ja? tad varēs mazliet, varbūt cerams, varēs uzvārīties. Un tad mēs esam visi kā uzņēmēji šeit, visi uz Melrose, visi priecājās, visu laiku apkārt, visi ir tāds hype, oh yeah, everything's cool. Un tad atkal pienāk, teiksim, tas slow season varētu būt no novembra līdz kaut kādām februāra beigām. Un tad atkal viss ir tāds saskumoši, jo, ir labas dienas un ir sliktas, jā, bet tam uzņēmējiem ir augšā lejā. Cilvēki vispār priekš festivāla outfitiem nāk uz Melrose, vai ne, jo te ir viss kaut kāda. Tas ir arī tas, ar ko mēs esam zināmi, jo mums tas apģērbs ir tāds, gluži ne ofisa cilvēkam, ne gluži klasiskajai lēdijai. Kaut ko arī var atrast. Klasiskā lēdija un ofisa lēdija, bet lielākoties ir tādiem māksliniekiem un influenceriem un dziedātājiem. Mums šeit tik daudz slavenības iepērkās. Jā, tieši gribēju tev jautāt par slavenībām. Kuras slavenības šeit iepērkās? Tad pēdējais, lielākā slavenākā zvaigzne mums bija Jason Derulo. Viņš sapirkās ļoti daudz žaketes no mūsu oriģināla. Stūri gatavoja. Jā, jo viņš brauca uz Eiropas tūri, un viņš tagad arī tur joprojām ir. Jā, varbūt viņš viņam uztaisīja speciāli vienu mazu žaketīti, tādu džinsu ar otru. Vienu pusi bija melna džinsa puse, un viena bija tāda rūtaina, balta, tāda kā flaneļa krēkls. Un es viņam saliku JD visur un piekrāsoju mazliet rotiņu vēl šotu un visādas pečus salikām un safety pins. Un es ceru, ka viņš viņu uzvilks un uztaisīja viņam arī biks kopā ar to. Tur esmu acis vaļā, jā. Varbūt, ka viņš uzvelk viņus Latvijas festivālā. Varbūt, jā. Kā tiek izvēlēts apģērbs, kas te nonāk? Jo koncepts kā? Butika. Butika nozīmē to, ka tu esi atbildīgi par to, kas šeit tirgojās. Tu neesi dizainers šīm drēbēm, bet viņas arī visas nenāk no vienas vietas. Viņas vērš tā kā, nav tā, ka tev viņas vienkārši nonāk un tu pārdod viņas. Tu uzmanīgi atlasi, te ir dažādi interesanti dizaineri. Tu man iepriekš minēji arī par upcycling, ar ko tu nodarbojies. Pastāsti, kā tās drēbes šeit nonāk. Tā arī nav viss taisnība, ka es neko netaisu, jo es diezgan daudz ko dizainēju šeit. No viss tas denim, ko tu redzi šeit, tas ir manējais. Mums šeit pat aiz šīm te durvīm ir šomašīna un overlocks arī. Un tur ir heat press mašīna tā, ar ko var spiest virsū dažādas logo. Un es arī šodien tad kaut ko pazīmēju. Un tā kā tas upcycling, tad tas mans dizaina lauciņš varētu būt rework vintage, tā es to saucu. Un tad mēs vienkārši no tādām vintage lietām taisam kaut ko jaunu. Viens no mūsu tādiem pēdējiem, maniem laikam, es nezinu, tik jocīgi teikt, ka es esmu arī apģērba dizainers, jo es īsti tā kā sev neuzskatu par tādu. Bet mēs kaut ko šeit taisam, tad acīm redzot, tomēr es arī skaitos kaut kādā veidā, kaut kādā mazāk tiny bit veidā tas dizainers. Mēs sākām, tā kā, redz, šis garais, angliski tas ir, mēs viņu saucam par train, ja? Tas tāds mēkals ar daudzām biksēm kopā sašūts, un mēs uztaisījām tādus... kāpēc uztaisījām tādus svārkus, sašuvām. Es tā, kad klienti nāca iekšā, es teicu, these are all my ex-boyfriend's pants. I said, I took them all and put them together and now I'm selling the skirt. Like, tā kā joking, ja? Tā kā jokus jokodama. Bet tie svārki bija tādi milzīgi, mēs viņus ielikām logā. Un cilvēkiem ļoti patika. Un tagad ne tikko jau vairākas reizes kaut kāds pāris slavenības viņus nopirka. Un pēdējais bija pasūtījums uz People Choice Awards. Viens puisis, viņus vilka, viņam bija tāda cowboy cepura un tie svārki un tā. Un mums ir Andra Day ir tāda ļoti populāra dziedātāja. Viņa ļoti daudz no tām tieši manām lietām ir pirkusi. Un arī tas pats Jason Derulo un Black China ļoti mīl manas lietas. Viņai žaketes tik daudz esmu taisījusi. Tur ir vesela plejāda ar tik tiešām ļoti daudziem, ar daudzām tām slavenībām. Bet mēs to taisam šeit pataisu šīm durtiņām. Bet tas ir tāds miks, kā tu teici. Arī ir kaut kāds iepirktais. Man ir viena māksliniece, kas tās kleitiņas taisa, kur tu redzi tagad iekšās. Jā, un tas ir tāds handmade knits. Un tad man ir vēl viena meitene, kas tādas rock tees, roka krekliņas taisa. Tādu, kā tas ir latviski chainwork, tā kā ķēžu iestrādātajos krēklos.
Un tad man ir vairāk arī tādi jaunieši, kas zīmē uz žaketēm. Tā kā tas ir tāds Bet, kā tas notiek? Tu iepazīsties ar to cilvēku kaut kādā sociālā vidē, un tad jūs nolemjat kopā strādāt, vai tu atrod viņus Instagramā un piedāvā viņiem par kaut kādu konkrētu summu iepirkt apģērbu, vai kā tieši notiek tas process? Dažreiz gadās tā, ka es kādam kaut ko piedāvāju, bet tā konkrētā meitene viena, kas ir tie rock t-shirti, kurus arī Jasons Derulo, piemēram, valkā, viņš šeit strādā arī piekdienās, tā kā viņi pie manis strādā jau kāds, 12 gadus, viņi tiešām ļoti ilgu laiku. Un viņi ir, kā family tāda. Un tad vēl viens cilvēks, kas zīmē uz šīm jakām, viņš arī ir no Melrose mākslinieks vietējais. Un laikam, ja tomēr sanāk, ka tas lielākais burziņš ir ap to Melrose Avenue, kur tie mākslinieki tiek satikti, jo arī šī dāma, kas tās kleitiņas tājas, viņa arī savulaik ir bijis ļoti populārs šeit uz Melrose Avenue, viņai bijis laikam pašai savs veikals, cik es zinu, bet tas kaut kad ir kaut kādas 80. gados bijis. Nesen tev ir bijušas, neteiksim, pārmaiņas, bet tu esi spērus soli uz priekšu savā dzīvē un kļuvusi arī par nekustamo īpašumu aģenti. Pastāst, kā tu nonāci līdz šim savam solim? Redzi, man dzīvē tā, kad augšā lejā, un tad vienā brīdī man liekas, ka nav kaut kādas izaugsmes, un tad man gribas kaut ko mainīt. Un tieši tāpat, kā es toreiz pārvācos no Latvijas uz Ameriku, par cik viss šīs modas lietas man ir notikušas ar mani jau ļoti daudzus gadus, principā varētu teikt, gandrīz ne pavisam no paša sākuma, bet gandrīz no paša sākuma, kopš es te pārvācos. Tad man gribējās vienkārši kaut ko iemācīties jaunu un pamainīt tā kā to sfēru un industriju. Man ļoti vienmēr real estate, man ļoti nekustamie īpašumi vienmēr interesējuši. Jā. Un bija Covid un bija ļoti daudz laika pastudēt un papētīt daudz ko jaunu. Jā. Un tad tas, ko es izdarīju, es izgāju mākleru skolu, tur bija eksāmens beigās un izvēlējos vienkārši brokerage, kurā es strādāšu, kuras starp citu pie manām mājām, kas ir Marina del Rey. Un vienkārši gribēju iemēģināt spēkus jaunā jomā. Un es domāju, kas varētu būt tā jaunā joma, lai man būtu kaut kāda izaugsme. Un tad es sapratu to, ka jau no seniem laikiem arī Latvijā, kad es biju dziedātāja, es vienmēr esmu bijuši tāda tā kā salesperson. Savā veidā, jā. Un arī tā kā uzņēmēji savā veidā. Un tad man bija veikals, un joprojām ir, un arī tā kā uzņēmēji un salesperson, bet man tam visam nāk līdzi mazliet tāda sirds pieskaņa, man tam ir jāpatīk. Es nevarētu, piemēram, tirgot kaut kādas mašīnas, jā, kas man īsti neinteresē. Tā kā moda man patīk, interesē, es ar to varu nodarboties. Un nekustamo īpašumu man arī patīk un interesē. Un es domāju, es pamēģināšu. Es vismaz pamēģināšu mazliet, un tad jau redzēs. Un nesen es noslēdzu savu pirmo darījumu. Man bija pagājušo nedēļu viens no pirmajiem darījumiem, tas bija commercial deal, un es laikam esmu tajā visā 3 mēnešus jau. Tas ir apsveic dzīvoklis vai māja? Nē, tas ir commercial deal restorāns. Vispār nezināju, ka tādas arī tirgo, bet ok. Kas commercial deal? Deal ir deal. Jā, restorāns. Kā tas ir restorāns? Restorāna telpas, kas starp citu arī būs šeit pat uz Melrose. Tas būs koncepts ļoti interesants vīrietis no Ķīnas, kurš arī ir pārvācies daudzus gadus atpakaļ šeit, vēlas atvērt tādu boba konceptu. Boba ir tas dzēriens. Jā. Un tā, sanāca iepazīties. Viņš, starp citu, ienāca šeit pat veiklā iekšā. Un tā mēs sākām pļāpāt. Tad viss notiek tiešām caur dzīvi, nevis caur iešanu uz semināriem, meklēšanu, roku spiešanu, kaut kādu speciālu tādu. Tur arī notiek. Es dabūju, starp citu, nesen vienu referral no tādiem semināriem, kas ir, tā kā viens no aģentiem, starp citu, latviešu aģentiem piespēlēja man vienu dīlu. Čauingas! un jā, bet viss notiek caur dzīvi, un man liekas, tāpēc jau mēs to dzīvi tik ļoti mīlam, ne? Bet es skatīsies Selling Sunset, un vai tava ikdiena kā māklerim Losandželosā, jeb kādā veidā ir līdzīga tam rīkļu griešanas festivālam, kas notiek Selling Sunset? Tik smieklīgi, tik interesanti, ka tu to tieši tagad pieminēji, jo man ar citu ļoti paveicies ar manu mentoru, manu skolotāju, mūsu brokerage firmā Keller Williams. Viņai vārds ir Katrīna un Catherine, un viņa, man ir palīdzējis visos iespējami, vienkārši fantastisks cilvēks. Es nemaz negribu tur iekulties dziļāk ar saviem stāstiem un vārdiem.
Bet viņa man stāstīja, ka viņiem bija tagad viens jauns skolnieks, un tas jaunais skolnieks tagad ir dabūjis savu pirmo listingu, savu pirmo to īpašumu, kāds viņam ir uzticējis viņu pārdot, un viņi tagad dodās skatīties to pirmo īpašumu, un viņi man parādīja, kāds tas pirmais īpašums izskatījās. Tur bija kaut kādi iepriekšējie īrnieki, un bija bijuši kaut kādi 40 kaķi. Es nezinu, vai viņi viņus audzēja, lai pārdot, vai kas tur bija, bet nekas nav tā kā Selling Sunset. Var tās iespējas un viss tas, kas notiek šeit, var būt pilnīgi arī dramatiski savādāks, nekā mēs redzam šovos. Selling Sunset viss ir glamūrīgi, viss ir skaisti, bet tāds, kāds tas dzīvoklis izskatījās, es tev nevaru vārdos aprakstīt. Un viņi teica, oh my God, and it smells so bad. Un ka viss tur ir tik netīrs un tik briesmīgs. Un es tā skatos uz viņu un saku, bet kur tad palika Selling Sunset? Kur tad viss tas krāšņums? Nu, nav. Tas ir 1%, aizberga redzamā daļa ir Selling Sunset, un tad jau ir, tomēr miljoniem cilvēku dzīvo, un viņiem arī vajag gan biznesus, gan dzīvokļus, gan mājas, un tas stops jau. Bet ir daudz bagātu cilvēku šeit. Jā, daudz bagātu cilvēku, un tie cilvēki joprojām turpina braukt šeit, jo Losandželosā ir viena tā fantastiskā lieta, kas ir saule gan drīz vai, katru dienu. Jā, kopš es atvedu sevi šeit, ar citu sauli ir izdomājis mazliet paslēpties un ir sākusies lietus sezona. Jā, ir sākusies lietus sezona, bet lietus sezonā es citur ir viena ļoti laba lieta. Viss ir ļoti zaļš un skaists. Un nedeg tie meži. Meži nedegs, un tā kā lietus arī patiesībā ir labs, un mums to lietu vajag, bet nekas nav tā kā Selling Sunset. Un es neesmu vēl īsti saskārusies ar to rīkļu griešanu, jo, es tikko esmu laikam sākus, gan jau, ka kaut kādā momentā tas arī notiks. Redzēsim. Es esmu redzējis, kādi ir tie aģenti, kas ir no tiem augstajiem plauktiem, un tad, teiksim, ka tu ej uz kaut kādu $30 miljonu listingu, tad tie aģenti ir mazliet, varbūt varētu teikt, tādi izdegunīgāki varbūt mazliet, jo viņiem ir liels biznes. 30 miljoniem. Cik viņi saņem, ja viņi pārdod? 3% buyer, 3% seller aptuveni. Tā kā, parēķini, cik tas ir. Es galvā nevarēšu izraidīt. Jā, tas ir daudz. Tas ir daudz. Tas ir daudz, un tā ir tāda laba summa. Bet, tas arī ir diezgan laikietilpīgs darbs, jo tev līdz šim klientam ir jātiek, lai dabūtu to listingu. Tā kā tas nav nekāds joks, un tev ir jābūt zināšanām, un uz to es arī šobrīd eju. Es mēģinu sev vairāk izglītot tajā jomā, un es domāju, ka man tas izdosies, un kas man vēl ļoti patīk šajā profesijā, ir tas, ka tā profesija varbūt, tu arī varbūt mazliet vecāku gadagājumu cilvēks. Man ir viena kaimiņiene, starp citu, kuras dzīvoja Marīndālrei, un viņai ir aptuveni, varētu būt 70, 60 kaut kādi late 60s. Un viņi joprojām ir real estate agent, un viņi darbojās savā jomā, un viņi ir tik fifīgi un simpātiski, un es tā domāju, es nezinu, vai man varētu būt, butiks visu šo ilgo laiku. Butiks tomēr ir daudz vairāk darba, jo tu paliec vecāks, vadīt to butiku, tas ir mazliet sarežģītāk, bet tomēr tas real estate, tas arī ir lielāks summas. Jā. Un tur tā nav jāpērk jaunā prece. Nav es jāiegūt, iegūt savu laiku, un kāda ir tā specifika tieši Losandželosas nekustamo īpašumu tirgumu? Tajā ziņā, ka, ja te ir tik daudz cilvēku, kuriem ir daudz naudas, vai ir vieglāk pārdot, vai tieši tas klients kļūst cimperlīgs un viņam ir grūtāk, viņam ir tik daudz tās izvēles apkārt? Jo, vienkārši man mamma arī ar to strādā, un es zinu, ka tas nav viegli nemaz pārdot, jo cilvēki, kas nāks un skatīsies un gribēs, viņi būs ļoti daudz, bet tie, kas nopirks, līdz tam ir jātiek. Visgrūtākais ir, ir pircējs un ir pārdevējs, ja? Kad tu esi dabūjis to listingu, visgrūtākais ir dabūt to listingu, visgrūtākais ir dabūt to māju tajos Hollywoodas kalnos, ja? Jo tas cilvēks, kam ir tā 30 miljonu māja, viņš pirmkārt ir ļoti izglītots par to jomu, un tas nav vienkārši tādā, hi, I'm a real estate agent, I look cute, tur tev ir jābūt kaut kādam piedāvājumam, tev ir jāpārliecina tas cilvēks, ka tu esi tas īstais, kas varēs pārdot. Tev ir jābūt labam mārketingam, tev ir jābūt zināšanām, tur tik tiešām tur vajag iedziļināties tajā visā. Tas nav vienkārši, kā Selling Sunset rādīja, ka, hi, I'm cute, I'm coming with my new bag, this is my new listing. Tas tiešām ir, tas ir sarežģīti, un līdz tam ir jānonāk.
Tas ir par listingu. Tagad ir buyer, tagad ir vienkārši, teiksim, kad ir kaut kāds open house un ka buyer, tie pircēji, viņi ir diezgan picky arī šeit, jā. Viņi noteikti arī ir picky, bet man liekas, ka tas grūtākais ir dabūt to listingu tieši, kad tu dabūni to māju. Tas ir tas sarežģītākais šajā. Nesen dzeltenajā presē redzējām rakstu par to, ka tu esi piedzīvojis vērienīgas vizuālās pārmaiņas pa ķirurģijas līniju. Jā. Vai tu vari pakomentēt šo rakstu? Man māma atsūtīja, tas šodien kas pa dienu? Šodien ir trešdiena. Šodien ir trešdiena, man māma atsūtīja vakar, manuprāt, no rīta, ja? Otrdienā vai pirmdienā, es vairs nezinu, es nepateikšu. Bet jā, atsūtīja, ka Elle ir piedzīvojis milzīgas pārmaiņas. Es nezinu tieši, kas tās par pārmaiņām, bet kaut kādas jau laikam ir. Un tad tur bija intervētas viens no Latvijas plastiskajiem ķirurgiem, un arī mans draugs Denis Ševeļevs, tā kā, interesanti, kas tās par pārmaiņām. Tu neesi veikusi nekādas pārmaiņas? Ne. Es neesmu veikusi nekādas pārmaiņas, un es neesmu arī runājusi nevienā avīzē. Tā kā, bet, interesanti. Zin kā, bildes bija smukas. Jā. Bet bildes, man liekas, viņas koncentrējās tā kā uz vienu ķermeņa daļu, varbūt par ko tiek runāts, bet runājot par nesenām pārmaiņām, tur nekas, ja. Ja tu man pateici par to rakstu, un es skatos, es domāju, ko tu esi izdarījis? Vai tas ir facelifts? Tā kā varbūt neredz te tās rētas, kas tas varētu būt. Es nezinu, vai šeit, bet kaut kur viņi kaut ko bija saskatījuši. Bet, zin kā, laikam jau jāsaka tā, ka labi, kad vēl pēc visiem šiem gadiem atcerās. Tu priecājies par to? Zin kā, ir vienmēr jāpaņem tas labais no tā visa, jā, teiksim, bijušas dažādas attiecības ar visiem maniem vīriešiem. Es jau, protams, tur varētu stāstīt šausmu lietas un tā tālāk, bet vajag mēģināt to labāko no tā, to labāko esenci no tā visa izvilkt ārā un priecāties par to, kas ir. Un tad, saistībā ar šo rakstu, varbūt tas raksts ir mazliet tāds kliedzošs, un tur bija kaut kādas plikās bildes ieliktas atkal, bet tas ir labi, ka man atcerās. Un vai man tas patīk? Un Latvija joprojām ir ļoti, ļoti, ļoti mīļa, un man bija nesen vēl pagājušo gadu vasarā pasākums, uz kuru man uzaicināja uzdīdžojot tas pats Denis. Un tas bija Olimpija Kazinā liela jubileja. Godīgi teikšu, man tik ļoti patika un bija tik patīkami redzēt visas tās vecās sejas. Vecās sejas, tās vintiģīgās sejas, jo tas nebija sliktā nozīmē domāts kā vecās sejas, bet varētu apsēkot. Bet tas tik tiešām bija tik forši un sirsnīgi un tāpēc es esmu izdomājusi arī kaut ko jaunu Latvijā izdot, un tas jau pavisam drīz notiks, starp citu, tas būs muzikāls pārsteigums. Jā? Jā. Cik drīz? Pavisam drīz. Dziesma, EP? Tās būs pāris dziesmas, un viens arī būs dots ar vienu Latvijā zinām mākslinieku. Tas būs tādas 3 dziesmas no manas, un starp citu būs latviski, jo kas ir interesanti, kad kamēr es biju Latvijā, man likās, ka stilīgi ir dziedāt tikai angliski, un, protams, es esmu šeit Amerikā, tad es domāju, ka tomēr vajag dziedāt latviski. Tālināts tas projekts notika, vai Latvijā rakstījies? Ar to mākslinieku, tas ierakstījos šeit pat uz Melrose Avenue studiju blakus mājā ir, bet tās 2 pārējās dziesmas būs manas pašas radītas, jo, kā jau es teicu, man bija iespēja Covid laikā izmācīties šo to, un es izmācījos arī music production, tā kā es pat viņas esmu uztaisījis no A līdz Z, man ir maza studija mājās, un tas man tāds projekts sirdī un dvēselē, jo veikals un tā naudas pelnīšana un real estate un naudas pelnīšana, tas ir viens, bet vajag kaut ko mazliet sirdī un dvēselē, un vajag kaut ko arī mammai uzrakstīt. Jā, tu esi tiešām tik iedvesmojuši tādā ziņā, ka tu ņemies un daries, un no viena biznesa uz otru biznesu, ne jau tāpēc, ka neiet, bet tieši tāpēc, ka iet tik labi, ka gribās vienkārši izaicinājumu, tas ir tik skaisti. Es ceru, ka tu novērtē arī pat to, ka tu esi reāli krūta, tu esi powerhouse, tu esi unit. Yeah. Es vienkārši tiešām vesela karavāna, kad Elle nāk, tad visi iet malā, jo tu pīpē zāli. Vai tu esi pīpē zāli? Nē, es nepīpēju zāli. Jo mēs esam Losandželosā, kur zāle ir legāla, arī uz šīs pašas ielas mēs varam vairākās vietās nopirkt. Visu pēc viņas smaržo. Tu nepīpē?
Nē, es esmu mēģinājusi, bet es palieku tāda dūla, un es īsti nesaprotu, neko es runāju. Nē, es nesaprastu, ko tu tagad teikti, ko tagad tā mierīgi uzpīpējušas. Man pilnīgi galva tāda dūla paliek, un tas nav mans. Es labāk šampīt iedzeru. Kad tu brauks uz Latviju ciemos? Es domāju, ka es braukšu jau pavisam drīz. Es domāju, ka es atbraukšu jūnijā. Un varbūt, kad paprezentēšu to mūziku, ko es esmu radījusi. Mums vajadzēs arī kaut kādas uzstāšanās. Un redzēs, varbūt kāds kaut kur nobukos uz kāda feinu pasākumu, bet Latvija vienmēr manā sirdī ir mīļa vieta un Amerikā dzīvot ir forši, bet Latvija tā, ja godīgi reizēm tiešām pietrūkst. Tu man aizkadrā teici, ka tu gribētu pamēģināt stand-upu latviešu valodā. Tu gribi to izlikt tur ārā, jo es pieņemu, ka es jau zinu, Skapis ļoti priecīgs būtu uzņemt tevi ar stand-up. Dievu godvārds. Es gribētu kaut kādus jaunus izaicinājumus. Viennozīmīgi, man liekas, tā mēs tikai augam kā cilvēki. Stand-ups būtu super, man liekas, jo sevišķi latviski man patīk jokot, un man nav, teiksim, tik daudz to latviešu draugu šeit, Losandželosā. Un tagad es satieku kāds latviešu vai tevi, arī mums šeit ir tāds mazs tāds filmētāju crew, tādi latvieši, un man gribās visu laiku jokot. Es visu vinnāsim. Man gribās jokus dzīt, tādas baisos jokus. Tā kā, es nezinu. Tā kā varbūt, ka jāpamēģina. Es domāju, ka skapī vai neskapī, bet es domāju, ka vajadzētu mēģināt. Jā. Paldies tev milzīgs, ka es nevarētu teikt, ka tu atnāc uz interviju, es burtiski atlidoju uz otru pasaules galu, lai šo te ierakstītu, bet paldies, ka tu uzņēmi mūs šeit un palīdzēji šim te visam notikt un palīdzēji piesaistīt komandu un tiešām bija ļoti iedvesmojoši un superīgi ar tevi parunāties. Paldies tev, ka tu atbrauc, es tiešām to ļoti augstu novērtēju, un tu esi viena no manām mīļākām latviešu influenceriem, un manā mīļā krustmetiņa Klaudija tev seko, un viņa bija, es nezinu, tas ir kaut kāds īpašais šāds, kur tev ir tie fani vai kas. Un tu bezvārdsīgi, ka tu esi atbraukus Pēles, un viņa man atsūtīja un teica, oh my God, tā man mīļā beta veids, viņai tu tiešām laikam vajag patīc. Jā, bet tev pašai ir sajūta, ka you made it? Zini? Nē. Man nekad tāda sajūta nav bijusi, un vienmēr liekas, ka kaut ko vēl jaunu vajag iemācīties. Man liekas, tā sajūta, kad tu jūti, ka you made it, tas nozīmē, ka you never made it. Ka visu laiku ir jābūt tam, ka tev iekšā ir tas dzinos, un ka tu gribi kaut ko jaunu iemācīties. Un tajā dienā, kad man jau liksies, kad I made it, tad jau es droši vien būšu uz gultas. Labi, liels paldies jums, ka noskatījāties līdz beigām. Ellas linki ir aprakstā, tur būs links gan uz Instagram, ja nu gadījumā jauni vēl nav iznākuši, un ja ir iznākuši, tad jau uz Spotify. Paldies, ka noklausījāties. Šī bija 4. Made It epizode, un tiekamies jau nākamajā. Tā!